Labrīt, labvakar! Jūs klausaties basketa studiju 2+1. Mani sauc Guntis Keisels, esmu viens no 2 vadītājiem, kur otrs vadītājs ir mūsu klausītāju uzdotie jautājumi. Un šodien +1 ir Česlavs Matejkovičs, Jelgavas sporta skolas treneris, arī basketbola kluba Jelgava galvenais treneris. Un šodien iemesls, kāpēc mēs esam uzaicinājuši tieši Česlavu, patiesībā iemesls ir tāds operatīvs un nesens. Pagājušās nedēļas nogalē 3 Latvijas vietās notika reģiona izlašu kārtējais sabraukums gan puišiem, gan meitenēm. Tur arī Česlavs piedalījās kā viens no rietumu komandu vai rietumu sabraukumu treneriem. Jā, tā kā parunāsim par reģionu izlasēm, par aktualitātēm jaunatnes basketbolā un ne tikai. Tā kā sveiks, Česlav! Sveiki, Gunti! Liels prieks un gods būt studijas viesim. Paldies par uzaicinājumu. Tātad lietišā informācija par reģionu izlasēm. 2 sabraukumi šogad ir bijuši. Es tā saskaitīju kopā 146, 20 meitenes jau klāt, 166 jaunieši U14, U15 vecums ir iesaistīts. Tātad 2 dienu sabraukumi, šī bija 2. sesija. Treniņi notika rietumniekiem Tukumā, austrumu zonai notika Alūksnē, centram notika Rīgā. Tātad 2 dienas intensīva darba ar jauniešiem. Uzreiz jautājums, ko var izdarīt 2 dienās? 2 dienās neko daudz nevar izdarīt, ko mēs paspējām izdarīt. Mēs atkārtojam to, ko mēs varbūt, kam pieskārāmies pirmajā sabraukumā 3 treniņos. It īpaši pirmajā mēs atkārtojam taktiskās lietas, 2. treniņā puišas testēja Kaizen komandu, Ivar Ikstena vadībā, un tad jau 2. dienā abos treniņos mēs vairāk spēlējām, balstoties uz tām taktiskajām lietām, ko mēs atkārtojam pirmajā treniņā. Un 4. noslēdzošajā treniņā mēs spēlējām 5-5 ar modificētajiem noteikumiem. Kā es sapratu, tie noteikumi arī būs aprīlī, kad mēs spēlēsim pret citu reģionu izlasēm, un šie noteikumi bija, ka uzbrukuma laiks ir nevis 24 sekundes, bet 14, un tas, ka savā laukuma pusē var ievadīt bumbu spēlē, uzreiz neiedodot to tiesnesim. Tā kā mēs pa lielam atkārtojām, ko iemācījāmies pirmajā sabraukumā, un notestējāmies un vairāk spēlējām. Tā kā neko daudz baigi nevar izdarīt šajās 2 dienas. Bet respektīvi tas uzsvars ir maksimāli pātrināt spēli, radināt puišus un meitenes pie tiem ātrumiem, kādi būs tādā jau nopietnā basketbolā, jā? Jā, tieši tā, un varbūt pat tā spēle būs pat ātrāka, jo 14 sekundes ir pa visu laukumu. Tur, teiksim, tu pārēji pāri, tu nekādu baigo sadarbību neizskries, vairāk vajadzēs spēlēt 1 pret 1, vai iedot piespēli apakšā un noskriet garot, tā kā mēs, kam gājām cauri šajā sabraukumā vairāk, vai dodam spēlētēm uz perimetru un iespēlēm iekšā. Bet pa lielam spēle kļūst daudz ātrāka, ir vairāk metienu un viss kļūst dinamiskāks. Cik es zinu, šī nav gluži oriģināla Latvijas ideja, līdzīgā kārtā Izraels basketbolā. Es zinu, ka darbojās jaunatnes sistēma, ka tur jaunatnes čempionātos spēlē ar saīsināt laika limitu tieši, lai stimulētu šo spēlētāju individuālo spēju attīstību. Vai ne? Jā, es arī kaut ko tādu esmu dzirdējis. Manuprāt, tas ir pareizais virziens. Ir īpaši tām valstīm, kur varētu būt problēmas ar gariem spēlētājiem, jo mums ne katrā vecumā parādās un izaug Kristapi Porziņi, Andžeji Pasečņiki. Mums, teiksim, arī tiem pašiem gariem spēlētāji tas tikai nāk labumā, viņi tiek attīstīti daudzpusīgāki. Tāpēc es domāju, tas ir pareizais virziens, kurā vajadzētu iet. Reģiona izlases ir tad iekļauj U14, U15 vecuma puikas un meitenes, bet šīs nodarbības notiek atsevišķi, vai ne katram vecumam? Jā, tā ir. Teiksim, arī Tukumā un Liepājā, ka katra komanda trenējās savā laikā un savā laukumā.
Teiksim, mēs netrenējamies un nespēlējam pret U14 izlasi. Un kaut kā tā, jā. Jā, uzreiz ir jautājums arī no mūsu klausītājiem. Kā tad īsti tiek izvēlēti šie spēlētāji šajā vecumā? Jo 14 gados precīzi noteikt puikas perspektīvas lielajā basketbolā, nu, tas ir diezgan izaicinoši, vai ne? Kā nekļūdīties, kā uzaicināt īstos? Teiksim, par to ir atbildīgs reģiona izlases galvenais treneris. Un tas process notiek sekojoši. Izlases galvenais treneris, vai viņš varbūt nozīmē kādu asistentu apzvanīt visus reģionu sporta skolu vai komandu galvenos trenerus un konsultēs ar viņiem. Un, teiksim, tā informācija nonāk no tieši reģionu treneriem, kas iesaka savus spēlētājus tālāk. U15, U14 treneru korpus diskutē, teiksim, kuri spēlētāji būtu gatavāki vai, teiksim, kuriem ir lielāks potenciāls, jo, teiksim, reģionā dažas komandas spēlē Superlīgā, dažas Nacionālā līgā, un treneri neredz visas spēles un visus šos spēlētājus, teiksim, notiek liels darbs ar komunikāciju, teiksim, mēs komunicējam savā starpā un tā mēs izvēlamies. Sākumā sakomunicējot ar reģionu sporta skolu treneriem un tālāk paši mēs diskutējam savā starpā un izvēlamies kandidātus sabraukumiem. Un kandidātu saraksts bija krietni garāks par to, ko bija iespēja fiziski uzaicināt? Jā, jo U15 vecumā mums ir tikai 12 vietas, kandidātu sarakstā mums bija 21 kandidāts. Un, teiksim, mums arī bija kandidāti, kas palika varbūt tieši aiz svīras, bet viņi bija rezervē. Viņi bija rezerves variants gadījumā, ja kādam no pamatkandidātiem ir veselības liksts vai notiek kaut kas cits dzīvē, kad mēs aizvietotu pamatkandidātu rezerves kandidātu. Jā, ko tu ieteiktu, kā teiksim, novērtēt pirmkārt to, ka tu esi uzaicināts uz šo reģionu izlasi, un no otras puses, ja tu gadījumā neesi uzaicināts, ja kādai vajadzētu būt tai pareizai reakcijai gan no pašu puišu puses, gan no vecāku, arī viņu treneru puses? Ja audzēknis tiek uzaicināts, tad vajadzētu, manuprāt, būt kaut kādā ziņā bišķiņ piezemētam, nelidot pa mākoņiem, ja tomēr tas ir tāds pirmais solis kaut kādā nopietnākā basketbolā. Jā, novērtēt to, ka es esmu pamanīts, bet man vēl ir daudz jāstrādā. Gadījumā, ja tu netiec uzaicināts, tam vajadzētu kalpot par motivāciju, varbūt pierādīt gan tiem, kas tika uzaicināti spēlētāji, gan treneru korpusam, hei, es esmu nenovērtēts, bet es pierādīšu uz savu darbu, ka tomēr esmu labāks par tiem džekiem, kas tika uzaicināti uz sabraukumu un, teiksim, nedomāt, ka viss basketbolā ir beidzies vai apstājies, bet turpināt smagi strādāt, jo ir dažādi stāsti. Tas pats Andrejs Gražulis, kurš kļuva par mūsu rezultatīvāko izlases spēlētāju pasaules kausā basketbolu, sāka spēlēt relatīvi vēlu, man šķiet 17 gados. Tā kā ir visas iespējas visiem, kas varbūt arī netiek šajās reģiona izlasēs. Un vēl jau, protams, ir hrestomātiskais piemērs, ka Kristaps Porziņš un Andžejs Pasečnieks nespēlēja U16 izlasē, jo vienkārši neizturēja to, negribu teikt, ka neizturēja konkurenci, jo viņu augumu parametros tur konkurences nebija, bet vienkārši neiederējās komandā tajā brīdī. Jā, tādu stāsti arī. Un arī Artūrs Ausējs saistībā ar Jelgavas basketbolu arī nav bijis jauniešu izlasēs un debitēja lielajā izlasē. Tas pats arī Aigars Čēle nevienā jauniešu izlasē nav spēlējis. Tā kā nevajag nokārt deguns, bet smagi jāstrādā un, teiksim, jātic savam sapnim, jāiet uz savu mērķi. Jā, reģiona izlasē tā bija otrais sabraukums, pirmais bija rudens pusē. Tur tas sastāvs parotēja, vai ne, mazliet? Jā. Kā var būt, kā izskatījās, teiksim, tie puiši, kas pirmajā sabraukumā bija piedalījušies, kāda bija tā dinamika viņu attīstībai? Bija kaut kādas tendences kopīgas, ko varēja novērtēt? Teiksim, mēs U15 rietumu izlasē mēs nomainījām 4 kandidātus, uz 4 jauniem kandidātiem, un tā tendence bija pozitīva. Viņi izskatījās, teiksim, labāki par tiem, kas bija rudenī.
gan taktiskajā, gan tehniskajā, gan fiziskajā sagatavotībā. Savukārt tie, kas palika, daži izskatījās, ka bija pielikuši klāt gan savās spējās, gan pārliecībā par savām darbībām. Tā kā dinamika bija pozitīva gan tiem, kas palika, gan arī tie, kas aizvietoja iepriekšējos, viņi, teiksim, to kopbildu uzlaboja. Visi 4, teiksim tā. Darbā tiek iesaistīti vairāki treneri no sporta skolām. Varbūt kāda ir šī treneru virtuve, kā tā jūsu sadarbība veidojās un ko jūs iegūstiet varbūt no šīs sadarbības? Teiksim, galvenais iegūms ir tāds, ka mēs apmainamies zināšanām, paši attīstamies kā treneri, un mēs varam aprunāties varbūt arī starp treniņiem par kaut kādām basketbola novitātēm, tendencē pasaulē, Eiropā un Latvijā. Un galvenais tas iegūms, jā, ka mēs apmainamies zināšanām un varbūt mums nodibinās ciešāks konteksts starp treneriem, jo mēs atrodamies kopā ilgāku laiku. Tādi būtu tādi 2 galvenie iegūmi. Nu, un puikām arī droši vien savstarpēji kontakti, tur tiek nodibināti, tiek attīstīti un tā. Vai ārpus treniņiem arī kādas aktivitātes kopīgas bija, jau domājot varbūt par tādas, vienotas komandas veidošanu, jau ar domu, ka U15 vecums, tātad nākamgad jau būs jāgatavojas Eiropas čempionātam? Speciālas aktivitātes mēs nerīkojam īsti, tur nebija laika starp treniņiem. Mums starp treniņiem parasti bija kaut kādas 3 stundas, un tur tajā laikā mums jāpēd un, teiksim, jāatjaunojas. Bet, manuprāt, vismaz mūsu reģiona, mūsu U15 rietumu izlasē, varbūt pat tās aktivitātes īsti nav vajadzīgas, tāpēc, ka viņiem, tiem puišiem, ir diezgan labs kontakts savā starpā. Viņi pirms tam pazina viens otru, tagad jau caur sociāliem tīkliem viņi daudz komunicē, un, teiksim, mums pat īstenībā veidojas tāda diezgan stipra un laba komanda. Teiksim, jā, kaut kā tā. Jā, sociālo tīklu pieredzes tieši tā kā gribēju pieminēt, jo tur ir gan pozitīvi stāsti, gan arī nevisai pozitīvi stāsti. Savā laikā bija tāda prakse, ka jaunatnes izlašu dalībniekus, negribu lietot vārdu instruēja, bet bija tāda saruna par tematu, kā uzvesties publiskajā telpā, ko nozīmē pārstāvēt Latviju. Katru gadu gluži tas nav īstenots, bet ir pazīmes, ka laikam vajadzētu atgriezties pie šīs prakses. Kā, teiksim, ir šāds vispārējs, teiksim, uzvedības attieksmes lietas par to, ir vērts runāt pastiprināti, vai tas viss tādā darba procesā pats no sevis it kā notiek, virzās lietas pareizā virzienā, lai puiši saprast, ka bērnība beidzās jau un ka tomēr Latvijas izlase pat U15 vecumā tas jau ir nopietni. Mēs, treneri, sākoties katram sabraukumam, izrunājām šīs lietas, bet es domāju, ka regulāri ir jāatgādina viņiem, tāpēc, ka cilvēki mainās, sociālie tīkli ir ļoti strauji, stipri attīstījušies, un mums par šīm lietām jārunā regulāri. Teiksim, lai viņi nepieļauj kaut kādas kļūdas jaunības dūlumā, kas viņiem var atspēlēties profesionālajās karjerās pat kaut kādas 10, 15 gadus pēc publikācijas brīža. Tā kā par tām lietām jārunā regulāri. Es ar saviem puišiem sporta skolu arī šīs lietas aprunāju. Tā kā, manuprāt, ir jārunā regulāri. Jā, tas, ko teici, ka var atsaukties arī 10, 15 gadus vēlāk, tas ir ļoti nopietni. Un, protams, skaidrs, ka jaunībā, tāda bērnībā pusauģu gados to bieži nenovērtē, jā, bet pēc tam nāks nožēlot. Tas ir tāds sāpīgs temats. Jā, bet labi, atgriežoties pie basketbola, tātad bija šie 2 sabraukumi, 3. sabraukums ir paredzēts laikam pavasarī, jā, cik es tā zinu. Jā, cik es sapratu, aprīlī. Jā, un tad jau būs vairāk uzsvars uz tādu spēlēm, uz savstarpējo konkurenci, uz spēku salīdzināšanu arī ar citiem reģioniem. Jā, tieši tā. Cik man teica, tad būs viens treniņš pirms spēlēm, un tad mēs spēlēsim savā starpā, būs minūtu turnīrs starp rietumu izlasi, centra izlasi un austrumu izlasi.
noskaidrosim stiprāko, labāko komandu. Tāpat laikā es nezinu, kurš būs U15 galvenais treneris, kurš piedalīsies pēc tam turnīrā vasaras sākumā vai pavasara beigās, bet tur, teiksim, jā, pušiem ir iespēja sevi atrādīt arī U15 potenciāliem galveniem treneriem un aizbraukt uz turnīru jau kopā ar citu reģionu džekiem. Nu, kā mums izskatās šī gada gājuma izlase? Ir labi augumi, tīpaši mūsu reģionā. Mums ir 2 puiši no Liepājas, kur vienam augums ir 2,03, otram 2,05. Tā kā potenciāls ir, un cik esmu redzējis, es domāju, ka arī mazie spēlētāji ir pietiekami meistarīgi, atlētiski citos reģionos, gan centra, gan austrumu reģionā, tā kā mums izskatās, ka varētu izveidoties laba izlase nākamgad uz U16 čempionātu, ja visi zvaigznes pareizi sakrīt, visi ir veseli, visi ir pie veselības un nekas citu, teiksim, baigi neietekmē puišu karjeras vai viņu prasmes. Un ir kaut kāda nojausma, kur ir vairāk tādi talanti, ir rietumos, austrumos, centrā? Šogad izskatās, ka ir grūti pateikt. Pagājušo gadu bija vieglāk, bet šogad būs interesants turnīrs aprīlī. Jā, būs līdzīgas spēles, tāpēc man grūti atbildēt uz šo jautājumu dotajā brīdī. Es jau teiktu, ka mūsu reģions ir stiprākais, tāpēc, ka es pārstāvu rietumu reģionu, bet tad spēles parādīs, bet būs interesants spēles aprīlī. Jā, skatoties izlašu kandidātu sarakstu, es gan tagad neakcentēšu uzmanību tieši uz U15, no galvas tagad neatceros, bet tomēr acīs krita tāda disproporcija starp sporta skolu pārstāvniecību. Bija skolas, kas pārstāvēts ar lielu skaitu, bija tādas, kur ir pa vienam spēlētājam, pilnīgi noteikti bija arī tādas, kur nebija vispār pārstāvētas. Vai šai ziņā ir, teiksim, tāda drošība, pārliecība, ka šī te treneru savstarpējā komunikācija tiešām palīdz un nodrošina to, ka tiešām objektīvi labākie ir atlasīti, vai tomēr ir tā kā mazliet tas subjektīvais faktors, ka katrs treneris savējo grib tā kā drusku pavilkt? Mūsu gadījumā tas neizpaudās tā, lai gan mūsu reģionā šajā sabraukumā bija 4 kandidāti no Ventspils sporta skolas un 4 no Liepājas. Bet manā skatījumā šie puiši, teiksim, ir labāki par citiem kandidātiem, jo mēs arī pirmajā sabraukumā iekļāvām kandidātus no citām sporta skolām, teiksim, arī viņus pārbaudījām, bet nonācām pie secinājuma, ka šie 4 puiši no Ventspils sporta un Liepājas sporta skolas ir labāki par citām sporta skolu spēlētājiem. Tā kā nav tāda lieta, ka kāds baigi mēģina ievilkt savus tos puišus šajā projektā. Tāpat jau ieslēdzās tas subjektīvais faktors, ka mēs treneri to izvērtējam. Objektīvi ir ļoti grūti atlasīt tos spēlētājus, bet, manuprāt, mēs puslīdz arī objektīvi to izdarījām. Pa citiem reģioniem es nemācēšu komentēt. Jā, protams, jā, bet, te ir tas mūžīgais jautājums jauniešu izlasēs, vai, teiksim, spēlētāju atbilstība, spēlētāju auguma parametru atbilstība tām pozīcijām, kādās viņi spēlē, īpaši kadeti izlasēs ļoti bieži gadījumi, kad puiši ar nevisai gariem augumiem, bet ar basketbola intelektu, ar spēles izpratni, arī ar varbūt tāda agrāka attīstība, ir veiksmīgi spēlējuši 4., 5. numuru pozīcijās, kaut gan skaidrs, ka lielajā basketbolā viņam tur perspektīva nav. Jā. Cik lielā mērā, teiksim, jūs skatījāties uz augumiem un varbūt bija priekšrocības puišiem, kur ir slaidāki, varbūt šobrīd netik gatavi, ja, bet būs pilnīgi noteikti viņi būtu noderīgāki nopietnam basketbolam pēc dažiem gadiem? Mēs skatījāmies uz fiziskajiem parametriem, teiksim, centāmies paredzēt, kam tas potenciāls ir lielāks, jo tomēr basketbolā ir vajadzīgs augums. Un teiksim, mēs skatījāmies uz šiem parametriem, bet mēs arī ņēmām vērā spēlētāju, teiksim, ķermeņa uzbūvi.
teiksim, ir varbūt pateikt, mēģināt, teiksim, prognozēt pilnībā, jo mēs nepateiksim, ka tas un tas spēlētājs kļūst par basketbolistiem, bet mēs arī šādus puišus, teiksim, uzaicinājām sabraukumiem, kur tas augums varbūt pašlaik nav tāds, tas spēcīgākais, atletiskākais salīdzinot ar saviem ienauģiem, bet, teiksim, 4-5 gadu griezumā tie puiši varētu panākt tos fiziskākos, atletiskākos džekus, un viņiem arī tika dot iespēju. Tā kā mēs arī, teiksim, to ņēmām vērā. Nu, un padoms kādam tēvam, aktīvam vai pašam puisim, kuram šķiet, ka viņš būtu tā kā pelnījis atrasties šajā te izredzēto kategorijā, bet tomēr kaut kādiem iemeslu dēļ treneri viņu nav uzaicinājuši. Nu, ko viņam darīt? Runāt ar treneri? Es domāju, nē, noteikti nē. Es domāju, pierādīt ar savu darbu, savu varēšanu basketbola laukumā, ka viņš ir cienīgs, lai viņu uzaicina nākotnē. Teiksim, lai viņam tā kalpotu pa motivāciju tādā ziņā, ka viņš varbūt ir nenovērtēts, bet viņš pierādīs, ka viņš ir tā vērts. Teiksim, nevis kaut kam rakstīt, kā ar kaut ko runāt, bet tiešām smagi strādāt, jo manuprāt, labs treneris savu nešaus kājā. Viņš paņems labu spēlētāju uz komandu, uz izlasi, tas, kurš viņam dos labumu. Teiksim, ja tu būsi labs, tevi pamanīs un uzaicinās. Teiksim, tas ieteikums ir smagi strādāt, un ja jūties nenovērtēts, pierādi ar savu darbu. Jo smags darbs un, teiksim, labi pārdomāts darbs vienmēr atmaksās. Jā, pēdējā laikā vispār no jauniešu treneriem, tā skaitā no izlašu treneriem, parasti skan tādas tēzes, ka, lai nav ar ko, bet ar attieksmi viss ir kārtībā, visi gatavi cītīgi strādāt, trenēties, kas varbūt pirms gadiem 10, 15 gluži varbūt tā nebija. Vai šāds vērtējums ir tā kā nodevas zināmam tādam politkorektumam, ka, paslavēsim puikas vismaz par centību? Vai arī tiešām šī te kaut kāda paudžu īpatnība jau, paudžu attīstība jau tajā virzienā, ka šobrīd ar attieksmi tiešām viss ir kārtībā, talantu, cik Dievs ir devis, tik ir devis, jā. Grūti pateikt, teiksim, es pats arī esmu spēlējis jauniešu izlasēs, mums ar attieksmi vienmēr bijis vislabākajā kārtībā, un arī, teiksim, 95. 93. gada puišiem tur ir bijušas personības un stipri raksturi, un ar attieksmi nav nekādas problēmas. Varbūt to varētu norakstīt uz īpatnību, kā mēs kā sabiedrība attīstāmies, un kādi tagad ir kļuvuši jaunieši, tāpēc, ka balstoties manā pieredzē, es varu pateikt, slavējot, mēs kaut kā tos jauniešus motivējam vairāk. Teiksim, varbūt kaut kur jaunieši ir kļuvuši pišķiņi jūtīgāki, un viņus biežāk ir jāpaslavē. Un savā pieredzē varu pateikt, kad esmu runājis ar saviem spēlētājiem sporta skolā vai komandās, kad es parunāju aci pret aci, paslavēju, viņi, teiksim, sāk labāk darboties gan treniņos, gan spēlēs. Kaut kā tā manā trenera karjerā ir sanāca un spēlētā. Jā, labi, plūstoši varbūt pārējām pie tavas prakses arī Jelgavā, Jelgavas sporta skolā. Uzreiz jautājums ir no mūsu klausītāja, ko ir interesantāk trenēt, bērns vai pieaugušo komandu? Labs jautājums. Manuprāt, interesantāk ir trenēt bērnus un jauniešus. Tāpēc, ka viņi, teiksim, ar viņiem nav garlaicīgi. Kaut kas jauns notiek. Pieaugušiem savukārt ir cita specifika, bet es teiktu, ka man patīk vairāk bērnus un jauniešus trenēt. Labi, nākamais jautājums tad no šīs pašas sērijas. Kā jauniešus iedrošināt, motivēt, lai neveidotos tā saucamais izdegums sportā? Teiksim, vajadzētu kontrolēt, manuprāt, trenerim spēļu skaitu,
ko jau kontrolē Latvijas Basketbola Savienība, jo pēc savas pieredzes var pateikt, ka es laikam 17 gados biju izdedzis, jo man 10 mēnešos bija 120 spēles. Tas ir abnormāls spēļu skaits. Un, teiksim, pirmkārt, vajadzētu to spēļu skaitu kontrolēt, un arī treniņu skaitu, lai nav pa daudz. Un šajos treniņos arī nevis tikai spēlēt basketbolu, bet spēlēt citus sporta veidus, teiksim, atslēgties no tās pamatnodarbības basketbola, lai tas prāts, teiksim, atpūšās. Sporta veidi ne tikai ķermenis, bet arī prāts. Cik treniņiem optimāli jābūt ir, teiksim, 15, 16 gadu vecumā nedēļā? 5, 6 treniņi, bet 3 treniņiem vajadzētu būt, manuprāt, fiziskās sagatavotības treniņiem un 3 basketbolu. Tas ir tas, ko es cenšos šo zonu izdarīt. Mums ir 2, 3 treniņi fiziskā sagatavotība, 2 treniņi trenižieru zālē, 1 treniņš ir pie vieglētikas trenera, un tad mums sanāk citreiz laikam pat 2 basketbola treniņi tādi, vai 2,5 basketbola treniņi. Tāds būtu mans skatījums un ieteikums. Un izdodās ievērot šo grafiku, ko pats esi tā kā noteicis? Jā. Teiksim, mēs spēlējam nevis Superlīgā, bet Nacionālā līgā mums ir ļoti maz spēļu. Tīpaši 2009. gada puišiem mums sanāk sezonā ir laikam tikai 8 spēles. Tāpēc man nav jākoreģē treniņu grafiks spēļu dēļ. Man pa lielam tas, ko esmu izdomājis, tas arī notiek. Pirmdienās mums ir svaru zāle, otrdien basketbols, kur mēs ietveram kaut kādus tur arī fiziskās sagatavotības vingrinājumus pirmajā daļā. Trešdien mums ir svaru zāle plus basketbola tehnika pa pozīcijām. Ceturtdien, piekdien mums ir basketbols. Ja sestdien nav spēles, tad sestdien mums rīta pusē ir treniņš pie vieglatlētikas trenera Jelgavas sporta hallē manēžā. Precizējam uzreiz, kur vecuma grupa tā ir? U15, U16. U15, U16, jā. Jā, tu pieminēji, ka Basketbola Savienība kontrolē spēļu skaitu. Vajadzētu jau, bet īsti jau tā nenotiek, jo faktiski es pats esmu bijis liecinieks sarunām jaunatnes komisijā, kurai, tā kā piestāvētu uzraudzīt, tādu loģisku sistēmu, lai sistēma darbotos tā, lai attīstoši, lai būtu izdevīga, nevis ērta, bet izdevīga un orientēta uz jauniešu attīstību, ka tur jau vairāk skan tā, ka treneri jau paši lieli gudri, viņi jau izkontrolēs to spēju skaitu. Nevajag neko mākslīgi tur likt kaut kādus limitus spēlēm vai samazināt grupu skaitu jaunatnes līgā. Tur ir pretestība, teiksim, tādām lietām. Tu saki, ka tev izdodās nokoriģēt savējiem spēju skaitu, bet kāds iespējas par situāciju vispār kopumā jaunatnes līgā? Grūti pateikt. Tu vari pateikt to, ka ir ļoti daudz turnīru, un, teiksim, es saprotu, ka to ir laikam jau nereāli izdarīt, ka kontrolē visas spēles, jo ir tik daudz turnīru, un pa kuriem varbūt pat informācija nebūs internetā atrodama, un tāpēc to procesu ir grūti izkontrolēt. Tad visa atbildība, teiksim, uz spēlētāju un komandu treneriem, cik katrs godprātīgi to izkontrolē. Jo tomēr, manuprāt, spēlētājiem nevajadzētu pārspēlēties jauniešu vecumos. Spēlētājiem jābūt gatavam, teiksim, cīnīties par savu vietu zem saules un būt gatavam spēlēt ar lielāku prieku, kad pienāk kaut kur 20 gadi, nevis, ka viņš jau nospēlēs visu savu karjeru jauniešu gados. Teiksim, skatīties uz to ilgtermiņā, nevis domāt īstermiņā un mums vajag tagad un šeit uzvarēt. Ne, mums vajag spēlētājus, kas gribēs vēl spēlēt, kas nebūs atēdušies, bet arī katrs gadījums var būt individuāls. Kādam tā, teiksim, pa daudz spēles var būt 100 spēles, kādam 40. Tur jau arī ieslēdz tā komunikācija varbūt starp to spēlētāju un to treneru, ka viņš regulāri pajautā, apvaicās, kā spēlētājs jūtas morāli, fiziski, vai viņš grib spēlēt. Un ja arī varbūt
bieži vien jau tas spēlētājs neatzīsies, viņš jau pateiks, ka grib spēlēt. Tāpat tad jānolasa trenerim tā ķermeņa valode, kad viņš atbild uz tiem jautājumiem. Varbūt tomēr viņam iedot un uzstāt uz tā, ka viņam jāpaņem brīvs kaut kādā nedēļas nogalē, lai viņš būtu labāks spēlētājs aiznākamajā nedēļas nogalē. Kaut kā tā. Jā, nu es te jūtu arī tādu personiskās pieredzes stāstu drusku, ja, jo es tā, gatavojoties šai sarunai, es pašķirstīju savus failus, atradu šķiet mūsu pirmo sarunu pirms 10 gadiem laikam, ja, kad toreiz Česlavs Matejkovičs bija saņēmis Valdemāra Baumaņa balvu kā labākais jaunatnes līgas absolvents savā vecuma grupā, tātad 94. dzimšanas gadi. Es skatos 5 reizes Latvijas jaunatnes līgas čempions, vairākus gadus komandas kapteinis un turnīra MVP, un jau toreiz no tevis skanēja tā kā apņēmība turpmāk vairāk pievērsties mācībām, nevis basketbolu spēlēšanai. Vai tas bija arī kaut kā saistīts, teiksim, ar šo te kaut kādu izdegšanas sindromu toreiz, un tas noteica kaut kā tavu dzīves ceļu pēc tam? Es domāju, ka noteikti vienkārši tajā laikā tā izdegšana nebija populārs temats. Tagad, teiksim, ir pagājuši daudz gadi, un visdrīzāk es biju izdedzis vienkārši. Es to kaut kādā ziņā apzinājos, bet nezināju, kas tāds ir. Un arī pēdējās jaunas līgas sezonas es sāku kļūt, teiksim, par tā kā ķirurgu labāko klientu, ka man tur bija daudzas operācijas, un tad es vairāk aizdomājos, ko es gribētu dzīvē darīt. Es negribēju, teiksim, piespiedu kārtā beigt karjeru, jo man līdz 18 gadiem bija laikam kaut kāds 6-7 operācijas veiktas. Gan celim, gan rokai, ar vispārējo narkozu, un, teiksim, nav patīkami kļūt par ķirurgu labāko klientu. Un, ja tu tos savainojumus gūsti sākumā, ir vieglāk sevi motivēt, kad tu atgriezīsies, kad viņi tur sāk viens pēc otra birt, tad ir grūti psiholoģiski. Kad tu saņemies vienreiz un atkal kaut kas tevi apstādina. Un kaut kā tā. Un tad es izdomāju, ka es izmantošu savas zināšanas un savu teiksim, potenciālu basketbolu citā veidā. Arī zināmā mērā mācoties no savām kļūdām un cenšoties tās neatkārtot tagad. Nevis no savām kļūdām, bet drīzāk es teiktu apkārtējās vidas kļūdām, ja, kā toreiz tika organizēts darbs. Nē, es arī, teiksim, es jau spēlētājs līdzbildbijs, tā kā es teicu, man pajautās, es jau nekad neteicu, ka esmu noguris vai nevaru spēlēt. Es vienmēr biju gatavs spēlēt, pat ar savainojumu. Atceros, man bija Okartas akadēmija, Kunta Enzeļa vadībā. Es jau biju ieplēsis menisku, man tas celis bija ieklamējies, bet tur bija jāskrien laikam laukumi kaut kādi, mēs kaut ko tur neizdarījām labi. Man tas celis bija ieklamējies, es tāpat maucu tos laukumus. Man nebija tāda, ka es nevaru. Vienkārši bija jādara un jāspēlē. Jā, zināmā vecumā tiešām grūti atzīties, ka kaut ko nevar. Bet, starp citu, Okartas akadēmija 94. gadu komandā. Jautājums no tava bijušā komandas biedra. Tavs starta piecinieks no 94. gadā dzimušajiem ex-jaunatnes līgas spēlētājiem. Kāds ir tavs variants? Un pēc tam vajadzēs uzminēt, kurš pajautāja. Labi, saspēles vadītājs man būs Toms Leimans. Tas ir viens. Uzbrukošais aizsargs Oskars Reinfelds. Mazais uzbrucējs Roberts Krastiņš. Spēka uzbrucēju slikšu sevi. Un centrs man būs, laikam, Ilja Gromovs. Bet bišķiņ pamainīsim. Uzbrukošais aizsargs būs Kārlis Pauls Lasmans. Oskars Reinfelds nebūs tomēr. Jā, kaut gan Kārlis Pauls Lasmans, man liekas, ka toreiz nemaz netika. Vismaz U18 izlasē viņš nespēlēja. Vai viņš spēlēja, bet rezervē.
Viņš bija kandidātos, jā. Jā, viņš nespēlēja U18, viņš bija Aukartas akadēmijā uz treniņiem un arī spēlēs piedalījās, bet viņš nebija vasarā kandidātu sarakstā. Un arī runājot par tiem piemēriem, ko darīt, ja, teiksim, netiec iekļauts tajā kandidātu sarakstā vai neizbrauc uz to čempionātu, kur arī spilgts piemērs olimpiskais čempions. Nespēlēja nec U16, nec U18 jauniešu izlasēs, bet kļuva par olimpisko čempionu un pa ikonu savā sporta veidā. Jā, nu tā ir šī te paralēlās attīstības iespēja šobrīd, ko 3-3 basketbols pavēro, ne? Jo, viss cieņa Kārlim, bet, vai viņš lielajā basketbolā būtu izcīties vēl liels jautājums, jā. Un tagad ar visu viņu talantu, neapšaubāmo talantu, jā. Jā, noteikti. Tagad man jāuzmina, kurš uzdeva jautājumu. Jā, man liekas, vai nu tas ir Kārlis Pauls Lasmanis vai Toms Leimans. Pazīst savus komandas biedrus, jā, tas tiešām bija Toms. Tas tiešām bija Toms, tā kā sveiciens Tomam, toreiz viņš, ja es pareizi atceros, viņš nebija pirmais numurs saspēlsodītajā pozīcijā Eiropas čempionātā, tur Elvis Enzels tā kā bija priekšā viņam. Mums tur bija tā, ka mums bija 3 saspēles vadītāji, un katrā spēlē kāds no viņiem izšāva, teiksim, nospēlēja savu spēli. Mums vēl bija Ģima Brisgāls, kurš arī man šeit vienā spēlē sameta 11 punktus. Ļoti palīdzēja. Bet viņi tur, Toms ar Elvi tur uz maiņām vairāk darbojās. Jā, bet tagad lielajā basketbolā mēs zinām, kas ir Toms Leimans. Mēs esam laikam aizmirsuši, kas ir Elvis Enzels. Robertam Krastiņam bija normāla pieredze Latvijas klubos, Iljam Gromovam laba pieredze. Tu pieminēji Oskaru Renfeldu, jā, atceros, bija tās talantīgs puisis, bet pazūd kaut kur. Ir tev informācija vispār, kā viņam dzīvē veicās? Ir informācija. Viņš bija Amerikā pirms pāris gadiem. Es negribētu par to runāt. Es lai paliek. Es kādu. Jā. Labi, varbūt mazliet novēršoties no vēsturiskās tēmas, vēl jautājumi, te konkrēti jau par Jelgavas komandu interese, vai jūs ar Jelgavas komandu plānojat braukt uz turnīru Vīnē? Es nezinu, kas slēpjas ar šo jautājumu, bet... Ļoti iespējams mans audzēknis kāds. Rakstījusi šķiet dāma, bet varbūt ir saistīta. Tad māma audzēkni. Tuvākajā laikā došu ziņu saviem audzēkņiem un vecākiem pa braucienu uz Vīnu. Tāds būtu mans komentārs uz šo jautājumu. Jā, labi. Tad ir tāds arī jauniešiem aktuāls jautājums, bet tāds vispārējais vairāk. Kas ir svarīgākais spēlētājiem, talants vai apņēmība? Es domāju, abi divi. Teiksim, bez talanta ir grūti izsisties augsta līmeņa sportā. Un, teiksim, bez apņēmības un augstām darba spējām, trenētības, to talantu var arī, teiksim, kaut kādā mērā pazaudēt. Ja. Tomēr tas iet roku rokā, ka jābūt gan talantam, gan apņēmībai. Jā, vēl jautājums Jelgavas kontekstā. Es tagad skatījos, arī reģiona izlasē bija laikam viens spēlētājs no Jelgavas sporta skolas. Pēdējā laikā jaunatnes izlasēs arī nav bijuši daudz jelgavnieki. Pašā laikā, Jelgava sportiska pilsēta, tur ir, labi studenti, tas ir drusku lielāks vecums, bet sportiska pilsēta, lielas aktivitātes, starptautiskas sacensības notiek volejbolā, telpu futbolā. Basketbols tā kā drusku pieklusis. Pēdējais, ko es varēju atcerēties no tādiem patiešām lieliem pasākumiem, bija pirms 12 gadiem bija Zvaigžņu spēle, Latvijas basketbola līgas un Valsēnība vairāk spēles aizvadīja. Tagad tikko ir ziņa, ka Užavas kausa fināla spēle notiks Jelgavā. Kā ir? Izdosies piepildīt tribīnes Zemgales olimpiskajā centrā? Kāda sajūta par to basketbolu vispār popularitāti šobrīd ir jums? Basketbols ir diezgan populārs Jelgavā, bet neteiktu, ka populārākais sporta veids, gan jau, ka populārākais ir hokejs, tāpēc, ka hokeja kluba Zemgale ir vairāk panākumu pēdējos gados, bet es domāju, ka arēna būs piepildīta uz Užavas kausu. Tāpēc, ka
arī, es domāju, laba lokācija, Latvijas vidus, ka no citiem reģioniem cilvēkiem varbūt būs vieglāk tikt. Arī no tās pašas Rīgas sanāk 45 minūšu brauciens ar mašīnu. Mani audzēkņi aktīvi apmeklē Nacionālās basketbola līgas spēles ar BK Jelgavas līdzdalību, tā kā viņi arī būs tribīnēs un ar to apmeklētību nebūs problēmas, domāju. Tā kā kaut kā tā. Nu, un kad Latvijas valstsienībā redzēsim kādu jelgavnieku, kas jums ar talantiem notiek? Viss savāds hokejs? Volejbols? Mums ne tikai hokejs, mums volejbols, hokejs, futbols, regbijs. Mums ir ļoti daudz sporta veidu un arī daudz sporta skolas un sporta izglītības iestādes Jelgavā. Tā kā mums ir liela konkurence pilsētā. Kad redzēsim, to ir grūti pateikt, un tad to nav vienkārši arī izdarīt. Teiksim, tas nav tā, ka paņemt kādu no ielas, sākt trenēt un garantēt, ka viņš būs lielais spēlētājs. Tur jāsakrīt, teiksim, daudzām lietām. Cerams, ka tuvākajos 5 līdz 8 gados lielajā izlasē kāds no mūsu puses arī parādīsies. Jo bišķiņ jau sāk kļūt, ir neērti, ka no mūsu pilsētas lielajā izlasē nav spēlētāji, lai gan mēs esam viena no lielākajām pilsētām Latvijā. Jā, tā Latvijas karte, kur parādās tā spēlētāji dzimšanas vietas un basketbolistu gaitu vietas, tur jau ļoti interesanti. Patiesībā jau mēs tā galvenokārt turamies uz tādiem mazajiem un netik mazajiem basketbola centriem, nevis uz lielajām pilsētām. Tā kā, Jelgavas pienesums tiešām būtu vēl vērtīgs šajā nišā. Tieši tā, pēdējos gados tas pienesums, diemžēl, vai pa laimi noticis citos sporta veidos, teiksim, hokeja izlasē mums bija 2 jelgavnieki, Dānis Ločmals, Renārs Krastenbergs, un kaut kāds, hokejs bišķiņi iemantojas populārāko sporta veidu status Jelgavā, laikam. Jā, bet ko šai ziņā basketbola klubs Jelgava varētu vēl darīt? Jūs esat tradicionāli, es gribētu teikt, favorīti Ramirent Nacionālajā līgā. Arī šogad, kā vispār es apmierināts ar to, kā jums tur veicās? Veicās mums ļoti labi, ja mēs skatāmies, ka mums ir bijuši daudz problēmas ar savainojumiem. Un dažādām citām likstām sezonas gaitā mums ir 12 uzvaras, 3 zaudējumi. Pašlaik mums ir 1. vieta rietumos, bet es neuzskatītu mūs pa favorītiem šo sezonu, tāpēc, ka ir ļoti daudz citas stipras komandas, kas stipri komplektējušās, un, teiksim, tur ir vairāk favorīti, un šo sezonu ir vispār kaut ko grūti prognozēt, ne tikai play-offos, bet arī kā noslēgsies regulārā sezona. Mūsu zonā, rietumu zonā, ja mēs, teiksim, 2 zaudējumi šķir 1. līdz 7. vietu. Un, teiksim, play-offos izskatās, ka tur arī austrumu pusē izšķirsies viss beigās un neko nevar paredzēt. Un, teiksim, play-offi un sezonas noslēgums būs ļoti interesants. Bet kopumā esmu apmierināts ar to, ko mēs esam paspējuši paveikt līdz šim brīdim, jo tiešām mums tie savainojumi un kaut kādi citi izaicinājumi ir bijuši daudz vairāk nekā iepriekšējās sezonas. Bet kaut kā mēs esam spējuši rast risinājumu tam visam. Un, teiksim, es gribētu varbūt arī publiski pateikt visiem spēlētājiem savā komandā, kuri tiešām ir izvilkuši daudzas spēles ar savu raksturu un kaut kādā ziņā savu personību. Mēs nekad neesam padevušies. Varbūt ir bijušas dažas spēles, kur mēs neiesākam labi un beigās mēs arī zaudējam, bet cepur nos džeku priekšā. Viņi velta savu brīvo laiku pēc darba, brauc pēc darba 2-3 reizes nedēļā uz treniņiem, lai gan viņi varētu darīt kaut ko citu dzīvē, bet viņi brauc trenējas un spēlē, tik vēl liels paldies viņiem. Tāds būtu mans komentārs par šo jautājumu. Jā, uzreiz arī jautājums ir, kur komanda tev vislabāk paticis trenēt? LBTU Jelgava vai basketbola klubs Jelgava? Tas ir jautājums no sociāliem? Jautājums no klausītājiem. Man patīk
trenēri gan BK Jelgava, gan LBTU, jo katrai komandai, teiksim, sava specifika un sava rozīmība. Nav tā, ka man kāds ir mīļāks. Būšu diplomāts šajā jautājumā. Jā, nu tad ir konkrētāks jautājums, kura diplomātija netiks cauri. Vai basketbola klubs Jelgava dabūs jaunu spēlētāju? Vēl jau pārējie posms vēl ir vaļā, jā? Jā, pārējie posms līdz 31. janvārim, laikam. Tad, šo jautājumu kāds pretinieku komandas atbalstītājs jautā. Grūti pateikt. Uzvārds nav minēts, ir minēts tikai vārds. Tas neko neizteiks vienalga. Jā, nu ir vēl dažas dienas. Skatīsimies, redzēsim. Konkrēti es nevaru atbildēt. Mēs meklējam papildinājumu, bet arī uzrunājām dažus spēlētājus, bet nesanāca viņus parakstīt. Laiks vēl ir, tāpēc skatīsimies. Jā, bet vispār kā var skaidrot to spēku izlīdzināšanos un konkurences līmeņu sāsināšanos ar Amerientu līgā, jo iepriekšējos gados tiešām bija pierasts, ka tur favorīti gāja bez zaudējumiem, vismaz pa vienai komandai austrumos, rietumos. Vai katrs zaudējums, tas bija ārkārtēja situācija, tagad laikam tur mazāk par 2 zaudējumiem nav nevienam. Jā, teiksim, pirmkārt, kāpēc ir izveidojušās vairāk komandas, manuprāt, tāpēc, ka daudz spēlētāji, kas spēlē profesionāli, ir nolēmuši iet mazliet citādākus ceļu. Viņiem ir pamatdarbs ne basketbols, bet vakaros viņi atnāk uzspēlēt basketbolu Nacionālajā basketbola līgā, un šo spēlētāju skaits, manuprāt, ir audzis. Es neesmu skaitījis, bet pēc sajūtām liekas, ka viņi ir vairāk, un tāpēc, ja ir šo spēlētāju vairāk, tad arī, teiksim, komanda būs vairāk. Otrkārt, arī jauniešu komandas ir kļuvušas stiprākas, kas skaitās arī fanu klubi. Jā, mūsu pusē Ventspils Liepāja, tas pats DSN ir ļoti pielikuši pāris gadiem. Teiksim, DSN ir kļuvis stiprāks arī tāpēc, ka viņi ir kļuvuši, manuprāt, par Rīgas Zeļu fanu klubu. Tur spēlētāji pastiprina DSN komandu un arī, ka turības studenti spēlē pie šīs komandas. Un pārējie, teiksim, Ventspils Liepāja vienkārši turpina veikt kvalitatīvu darbu, sagatavojot spēlētājus savām pirmajām komandām un, teiksim, jā, un viņi pielikuši par 2-3 sezonām šajā aspektā. Labi, tā, vēl 2 personiski jautājumi, vienu no kuriem es īsti, es nojaušu laikam gan to fonu, vai Manchester ir zila vai sarkana? Manchester tas saistīts ar tavām mācībām? Jā, mācībām Manchesterā un tavu personīgo pieredzi, varbūt pakomentē. Zila? Tad kāpēc? Tāpēc, ka stiprāka komanda jau kaut kāds, jau sanāk jau 10 gadus īstenībā. Un tas komentārs par savu pieredzi, jā, tad, kad es ieguvu Baumaņa balvu, es devos studēt uz Manchesteru, uz Manchesteras Metropolitānas universitāti. Un man dzīvē parasti ir tā, ja man kaut ko uzspiež, man tas baigi nepatīk. Es atceros, atlidos pirmo nedēļu, mums bija tāda tā kā iepazīšanās nedēļa, un visi pasniedzēji bija par Manchester United, pa sarkano krāsu, un man tas nepatika. Un tad es sāku kaut kā, teiksim, atbalstīt Manchester City, kas ir zilā, gaiša zilā puse, un mums arī mūsu augstskolā ir bija stipra, un laikam joprojām ir stipra sadarbība ar Manchester City futbola klubu, jo mums bija pieejamas futbola biļetes uz Čempionu līgu, uz Premjeru līgu ar atlaidi. Tad man sanāca diezgan daudz paskatīties futbola klātienē, un kad es beidzu savas bakalaura studijas, mani pierunāja pasniedzējs iestāties maģistrantūrā, un tāpat laikā viņš man piedāvāja snieguma analītiķa lomu, praktikanta lomu Manchester City futbola akadēmijā. Man bija jāfilmē jauniešu spēles, es arī biju uz attīstības U23 komandas spēli Londonā, aizbraucis līdzi. Un kaut kā, jā, man tā saikne ar futbola klubu ir izveidojusies tāda, ka, jā, Manchester vienmēr būs zila, neskatoties uz rezultātiem, bet arī rezultāti parāda, ka viņi ir zili. Manchester United vairs īsti nav topā.
bet ir pagātnē kaut kādā ziņā. Jā, pat klubi ar tik bagātu vēsturi, tomēr viņiem ir gan labi periodi, gan netik labi periodi, jā, tā kā arī varbūt mums nav jāuztraucās par to, ka basketbola klubs Jelgava jau kādus gadus, šķiet 7, 8, nav redzams Latvijas basketbola augstākajā sabiedrībā, bet vienmēr pastāv cerība, ka viņš tur atgriezīsies. Ir vispār tāda doma? Tas vairāk jārunā ar kluba vadību, bet es domāju, ka ir tāda iespēja, ja apstākļi pareizi saliekās, tad noteikti basketbola klubs Jelgava un Jelgavas pilsēta būtu pelnījuši klubu Latvijas augstākajā basketbola līgā. Šajā gadījumā pēdējās sezonas Latvijas-Igaunijas basketbola līgā. Bet tur jāsaliekās daudziem apstākļiem kopā, lai tas notiktu. Tas nav, teiksim, vienkārši process. Jā, nu ko, turēsim īkšķi, lai piepildās, lai tā notiek. Vēl starp citu, viens ir personisks jautājums. Kāda ir jūsu soda metienu realizācijas statistika? Nu, no 10 metieniem, teiksim. Pašlaik vai agrāk? Jo agrāk es ļoti labi metu soda metienus. Es esmu cilvēks, kuri senioru vecumā met labāk nekā meta, tā kā bija jauni. Tagad es teiktu, visdrīzāk no 10 soda metieniem es iemestu 5. Bet tad, kad es spēlēju, tad 8, 9. Man spilgti ir atmiņā palikusi izdzīvošanas spēle pret Izrēlu 16 vecumā 2010. gadā. Mēs no 12 soda metieniem laikam tajā spēlē 10 iemet un arī pēdējās minūtēs. Mums izšķīrās, vai mēs paliekam A divīzijā vai krītam ārā uz B. Tad man tā roka nenotrīcēja. Tagad ir 5 no 10. Jā, bet, puikam treniņos pievērs īpaši uzmanību arī soda metieniem? Īsti nē. Teiksim, pie tā jau īpaši jau to nevar atstrādāt. To jau, manuprāt, var individuāli vairāk trenēties, izdarot metienus, bet arī spēlēs. Kā lai to pasaka, tās sajūtas ir citāds, ka tu spēlē metu treniņā, un viņas jau nevar, teiksim, dublēt treniņa laikā. Jā, var uzlikt kaut kādu skaļu mūziku, ierakstīt kaut kādus saukļus, un uz stumbiņām uzlikt to saukļus, bet spēlēt pavisam citāds sajūtas. Īpaši, ka tu zini, kāds ir rezultāts uz tablo, un kas ir likts uz spēles. Tā kā mēs, varbūt, īpaši tam nepievēršam uzmanību, bet kaut kad, kad vajag bišķiņu atelpu, es iedodu metienus starp vingrinājumiem. Jā, bet to spriedzi tiešām modelēt treniņos grūti ir. Jā, labi, paldies, Česlav. Šobrīd es domāju, ka jautājumi, kas bija domāti tieši tev, man ir beigušies. Man ir vēl palikuši trīs jautājumi, kuriem es gribētu uzreiz atrunāt, ka tur es redzu gan tādu vispārējo teorētisko daļu, gan arī iespējams, ka tur ir kaut kāds praktiskais zemteksts. Tātad jautājums, vai treneri, kas dāvina saviem čomiem uzvaras Jaunas līgā, ir cienīgi trenēt izlases, vai treneri, kas sit pusauģis, drīkst atrasties izlasē, vai treneri, kas dalās ar iespējams pedofilu satura video, drīkst trenēt izlases. Es atļaušos uzņemties iniciatīvu, jo es pieļauju, ka mūsu atbildes arī būtu vienādas. Tātad, ja mēs runājam teorētiski, atbildi ir nē. Ja zem tā viss ir kaut kāda praktiskā informācija, tad es atļaušos norādīt, ka basketa studija nav īstā vieta, kur risināt šīs problēmas. Bet, ja ir informācija par krimināliem pārkāpumiem, tad šīs informācijas īpašniekam ir pienākums vērsties policijā. Ja ir informācija par konkrētiem ētikas pārkāpumiem, ir iespēja vērsties Basketbola savienības ētikas komisijā, kas tikko ir izveidota ar oficiālu iesniegumu, parakstīt un tā tālāk. Un tur tad arī šīs lietas būtu jārisina. Un vienmēr atceroties arī, ka, protams, sodām ir gan neziņošana par nopietniem pārkāpumiem, gan sodām ir arī, tā teikt, bezatbildīga runāšana, neslavas celšana un šādas lietas. Ja? Tā kā basketa studijā mēs šiem jautājumiem vairāk nepievērsīsimies. Ja ir informācija, tad lūdzu vēršieties tur, kur pienākās veikt izmeklēšanu. Gan juridiski, gan arī
gan arī morāli. Tā kā vēlreiz, bet paldies visiem klausītājiem, kas ir iesūtījuši jautājumus, aicinu sekot arī mūsu sociālajiem tīkliem, jo Basketa studijas nākamais ieraksts būs jau nākamajā nedēļā. Šobrīd vēl nevar pateikt viesi, bet sekojiet sociālajiem tīkliem, uzdodiet jautājumus un visi kopā risināsim sarunas par basketbolu, lai Latvijas basketbols kļūtu jaukāks, labāks, stiprāks un tā tālāk. Nu jā, bet pabeidzot sarunu ar Česlavu Matejkoviču, tad kas kļūs par Ramirentu Nacionālās basketbola līgas čempionu? Prognoze? Teikšu, ka mēs, nekā jauni. Es būšu pārliecināts savās mūsu spējās. Labi, un turoties pie jaunatnes basketbola, tad U15 izlasi gaida tātad vēl viens sabraukums, un pēc tam, cik es zinu, turnīrs vai Baltijas kausa izcīņa, vai šis kausa piemiņas turnīrs, vai respektīvi turnīrs jūnijā, bet mūsu jaunatnes izlases, 3 jaunatnes izlases gaida, kā parasti interesanta vasara, Eiropas čempionāti. No malas skatoties, kā tev izskatās, kurai komandai ir labākās izredzes sagādāt kādu patīkamu pārsteigumu un sasniegt augstāko vietu? No jaunas izlasēm? Jā. Es domāju, ka U16. Es viņam arī vairāk pasakošu vasarā līdzi. Bet es turēšu īkšķi pa visiem. Bet es domāju, ka U16 varētu sagādāt kādu pārsteigumu Eiropā. Labi, sekosim, ar interesi sekosim un, protams, sekosim arī Jelgavas komandu gaitām, gan jaunatnes līgā, gan arī Ramirentu Nacionālā basketbola līgā. Tā kā paldies par sarunu, tiekamies basketbolā un arī tiekamies nākamajā Basketa studijas izlaidumā jau nākamnedēļ.